Šis raidījums ticis apmaksāts pateicoties Džoisas Maieras kalpošanas draugiem un partneriem. Es ticu, ka mēs dzīvotu daudz aizraujošāku dzīvi. Un arī daudz vairāk to izbaudītu, ja mēs ikdienā iemācītos pieņemt no Dieva visu, ko Viņš mēģina mums iedot. Ir kāda lieta, kuras reizēm daru. Šoreiz gan es to nedarīšu, bet jums vajadzēs izmantot savu iztēli. Ja es paaicinātu uz skatuves 10 bērnus, kurus es nepazīstu, un sāktu viņiem dot naudu, neatrastos neviena paša, kurš atteiktos no šīs naudas. Viņiem nerastos aizdomas. Neviens no viņiem man neteiktu, ka nav pelnījis šo naudu. Vai jūs mani dzirdat? Viņi to pieņemtu. Esmu skatījusies, kā viņi to dara. Viņi to pieņem ar prieku. Amen. Es ticu, ka mēs dzīvot daudz aizraujošāku dzīvi un arī daudz vairāk to izbaudītu, ja mēs ikdienā iemācītos pieņemt no Dieva visu, ko Viņš mēģina mums iedot. Vai šeit kāds šodien ir? Ak, Dievs, pieņemiet Dieva labestību. Prasiet viņam, Dievs, esi labs pret mani šodien, un sakiet viņam, es zinu, ka neesmu to pelnījis, un tā jau ir tā labākā daļa. Es neesmu to pelnījis, es nekad nespētu to nopelnīt, bet tu esi labs. Jošafāts bija cīņas laukā, un pret viņu nāca dažādi ienaidnieki. Un viņš nezināja, ko iesākt. Viņš pat pateica Dievam, mēs nezinām, ko darīt. Un pat ja zinātu, mēs neesam gan spēcīgi, lai to izdarītu. Taču mēs skatāmies uz tevi, Dievs. Jums nav jāzina, ko darīt. Jums tikai jāpazīst tas, kurš zina, ko darīt. Un viņi stāvēja un gaidīja uz Dievu. Un ko tad īsti nozīmē vārds gaidīt? Gaidīt sagaidot. Sagaidīt kaut ko labu, kuru katru mirkli. Un kamēr viņi gaidīja, Dievs runāja, cīņa nav jūsu, bet gan mana. Un tad viņš tiem pateica, ko darīt. Ejiet un ieņemiet savu pozīciju, stāviet rāmi un vērojiet to glābšanu, kādu tas kungs jums šodien sagatavojas. Jošafātam atlika tikai noliekties pie zemes un pielūgt Dievu, un to darot, viņš pa priekšu izsūtīja slavētājus, un tie dziedāja šādu dziesmu. Slavējiet Dievu, jo Viņš ir labs, jo Viņa žēlstība paliek uz mūžiem. Slavējiet Dievu, jo Viņš ir labs, jo Viņa žēlstība paliek uz mūžiem. Slavējiet Dievu, jo Viņš ir labs, jo Viņa žēlstība paliek uz mūžiem. Viņi sagaidīja, ka Dievs kaut ko izdarīs. Viņi sagaidīja, ka Dievs viņus atbrīvos no viņu ienaidniekiem, un viņi nebūtu nesatraucās par to, vai ir pelnījuši to vai nav. Viņi vienkārši gribēja tikt izglābti. Un vai zināt ko? Bībelē teikts, ka ienaidnieki tik ļoti apjuka, ka viens otru nogalināja. Nu taču, vai gribat ievest vēlnu apjukumā? Tad esiet priecīgi tajos mirkļos, kad jums nevajadzētu priecāties. Vienkārši izbaudiet savu dzīvi pat tad, kad jums ir problēmas, pie kurām jau strādā Dievs. Jūs nespējat atrisināt savas problēmas, bet Dievs to var, un lai kāda arī nebūtu jūsu problēma, Viņš pie tās jau strādā. Kamēr jūs šeit labi pavadāt laiku, Dievs cītīgi strādā pie jūsu risinājumu. Lai pieņemtu viss, kas jums ir jādara, lai pieņemtu to, kas tiek piedāvāts,
Dievs, es šodien pieņemu Tavu labvēlību. Labvēlība nes tik daudz prieka. Labvēlība tev iedos labāko galdiņu restorānā. Labvēlība liks darbiniekam tev iedot atlaižu kuponu par $20, kura tev nebija. Viņam tas nebija jādara, taču Dievs tev nedaudz piemiedz ar aci un teica, es tev došu labvēlību. Nu taču. Tādas lietas var notikt ar jums nepārtraukti, un tas ir tas, kas padara attiecības ar Dievu tik ļoti patīkams. Nav runa par to, ka jāievēro pareizā reliģiozā valoda un jālūdz tādā veidā, kurā jūs nekad nerunātu ar citiem cilvēkiem, cenšoties ievērot visus likumus, prasības un iestatījumus. Man patīk, kad kāds, jūs jau zināt, ka kāds sāk lūgt un pēkšņi pārvēršas par pilnīgi citu cilvēku. Augsti godātais Tēvs. Un es nevienu neizsmeju. Tikai gribu teikt, esiet tādi, kādi jūs esat. Efeziešiem 2:8 un 9 ir apbrīnojama raksturvieta. Jo tas ir no nepelnītās žēlastības, Dieva nepelnītās labestības, ko nozīmē nepelnīts, tāds, kas nav nopelnīts, ka jūs esat glābti, atbrīvoti no soda un padarīti par Kristus glābšanas līdzdalībniekiem, caur jūsu ticību. Tātad tas ir no žēlastības. Ticot žēlastībai, žēlastība nodrošina un ticības roka to satver. Nu taču. Jūs neko nepērkat no Dieva ar savu ticību. Par pilnīgi visu, ko Dievs priekš mums dara, ir samaksāts ar Jēzus asinīm. Un mums tā ir bezmaksas dāvana, kas jāsaņem ticot Dievam. Un šī pestīšana nav no jums, tā nav jūsu rīcības rezultāts. Tā nenāca jūsu centienu rezultātā. Tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, nepiepildot likuma prasības, lai neviens nevarētu lielīties. Tas nav rezultāts tam, ko kāds cilvēks ir spējīgs izdarīt, lai pēc tam varētu lielīties vai arī saņemt slavu par to, ko ir darījis. Glābšana ir dāvana, kas pilnībā bez maksas tiek piedāvāta cilvēkiem, kuriem Dievs zināja, nav nekādas iespējas palīdzēt sev pašiem. Bet paldies Dievam, ka Viņš netaisījās mūs atstāt tajā nožēlojamā, drausmīgajā stāvoklī. Viņš sūtīja savu vienīgo dēlu, lai Viņš ciestu un nomirtu, un izlietu savas asins par mūsu brīvību un glābšanu. Un tavs vārds ir ierakstīts Jēra dzīvības grāmatā. Un tu esi ceļā uz debesīm, taču tev ir jāsāk izbaudīt šis ceļš. Nu taču, cik daudziem no jums tas šodien bija jādzird? Ir pienācis laiks ieiet Dieva mierā. Un Ebrejiem 4. nodaļā ir teikts, ka Izraēls tā arī nekad neiegāja Dieva mierā, jo viņi neticēja. Viņi ticēja tikai īsu brīdi, bet tad viņi padevās. Viņi aizmirst par tām lielajām lietām, ko Dievs bija darījis priekš viņiem, un viņi atgriezās pie tā, ka kalpoja saviem ienaidniekiem. Tad viņi atkal nožēloja, un Dievs viņiem piedeva, bet tad atkal šis pats aplis turpinājās. Viņi atgriezās pie tās pašas stulbās rīcības, ko bija darījuši pirms tam, un tā viņi riņķoja papli un papli tiem pašiem kalniem visu laiku. Ir pienācis laiks pārmaiņām. Ir pienācis laiks atpūtai. Ak, Dievs! Vakar es visu salaidu dēlī, man bija nepreizā attieksme, es pateicu daudz ko tādu, ko nevajadzēja, es atvainojos.
Piedod man, Dievs. Es pieņemu savu piedošanu. Un vēl viena lieta. Vai zini, vēlns, es neizniekošu šo dienu, jūtoties slikti par vakardienu. Nu taču. Beidziet izniekot šodienu, jūtoties slikti par to, kas notika vakar. Vakardiena ir pagājusi. Viss, ko jūs varat darīt, ir nožēlot un mācīties no savām kļūdām, taču ejiet uz priekšu un iešaujiet vēlnam pliķi, izbaudot šo dienu. Wow, nu jau jūs izbaudāt pārāk daudz. Nu labi, tas ir patiešām nopietni. Jūs nevarat dot to, kā jums nav. Ko tu ar to gribi teikt? Skatieties, ja jūs nemākat pieņemt Dieva apžēlošanu, jūs arī nezināsiet, kā izrādīt apžēlošanu citiem, kam tā nepieciešama. Ja jūs stingri izturaties pats pret sevi, jūs tāpat izturēsieties pret citiem. Vai dzirdat, ko es saku? Tas ir vārds no Dieva. Ja jūs esat stingri pret sevi, jūs tādi būsiet arī pret citiem. Jēzus teica, bez maksas jūs esat saņēmuši, bez maksas arī dodiet. Tas, kas labprāt pieņem, arī labprāt dos. Amen. Un mums taču it īpaši patīk dot cilvēkiem, kuri tik tiešām nav to pelnījuši, jo tādējādi mēs tiem parādām Dievu mīlestību. Tieši tāpēc tas, ka mīlam savus ienaidniekus, viņus un arī velnu iedzen pilnīgā apjukumā. Jēzus teica, ir viegli mīlēt tos, kas ir labi un kas mīl jūs, bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus, mīliet tos, kas nepareizi izturas pret jums un izmanto jūs. Tā rīkojoties jūs uz viņu galvām sakrāsiet kvēlojošas ogles. Un pirms vēl jūs par to sapriecājaties, tas nav nekas slikts, ko jūs viņiem nodarāt. Tās kvēlojošās ogles ir Dieva mīlestība. Jēzus teica, jūs tiksiet kristīti ar svēto garu un uguni. Un tā uguns ir viņa mīlestības uguns. Mīlestība uzveic visu. Mīlestība vienmēr uzvar visas cīņas. Mums ir jāiemācās pieņemt tās lietas, kuras Dievs mums brīvi dod no savas žēlstības. Pretējā gadījumā mēs pavadīsim savu dzīvi grūtībās un neapmierinātībā. Cik daudzus gadus es mocījos, cenšoties izmainīt sevi? Katru reizi, kad es gāju uz draudzi, atradās vēl kāda lieta, kuru pievienot pie mana jau tā garā kļūdu saraksta. Es klausījos labus dievkalpojumus, taču, lai ko arī mācītājs sludinātu, man ar to bija problēma, lai kas tas arī būtu. Es viņam piekritu, gāju mājās un plānoju mainīties. Taču es kaut ko palaidu garām. Es palaidu garām pašu galveno. Es biju tā, kas to darīs. Nu, taču vai esat ar mani? Mēs paši nezinām, kā izmainīties, jo mēs metamies no vienas galības otrā. Es dzirdēju, kā mācītājs runā par to, ka mums jādomā, pirms mēs ko sakām, un jāsavalda savu mēli. Un, protams, ka es momentāli jutos zem nosodījuma, jo mana mute nekad netaisās ciet. Tā nu es pieņēmu lēmumu, nu viss. Kopš šī mirkļa es klusēšu. Es gāju uz mājām un neteicu ne vārdu. Nu taču, vai kāds man saprot? Un tad pēc kāda laiciņa Deivs man prasīja, kas ar tevi noticis? Nu tā tas vienkārši ir. Nekad neko nevaram izdarīt pareizi. Ja tu par daudz runā, tas viņiem nepatīk, nerunā vispār, atkal nepatīk. Nu taču, jūs saprotat. Jūs taču paši esat bijuši tādās situācijās. Dievs jums neļaus izmainīties pašiem. Viņš grib, lai jūs to saņemat no viņa un sakat, Dievs, es piekrītu tam, ko dzirdēju. Esmu vainīgs un man žēl, ka tā.
Un es gribu mainīties, bet es nespēju izmainīties, ja vien tu neizmaini mani. Protams, ka mēs varam paveikt atsevišķas lietas, bet jūs nevarat, saprotiet, patiesas izmaiņas vienmēr nāk no iekšpuses uz āru. Nelīdzinieties šai pasaulē, bet pārvērtieties atjaunojoties savā domāšanā. Taču mēs padarām kristietību sarežģītu, lai gan tai tādai nav jābūt, ja jūs ticat tam, ko saka vārds. Tas pat izskatās pārāk labi, lai būtu patiesi, vai ne? Labi. Šis ir brīnišķīgs stāsts. 2. Samuēla 9. nodaļa, sākot ar 1. pantu. Un Dāvids jautāja, vai ir vēl kāds pāri palicis no Saula nama? Es tam gribētu Jonatāna dēļ žēlstību parādīt. Redziet, Dāvidam un Jonatānam bija uz derību balstīta draudzība. Tieši tāpat kā mums ir derība un attiecības ar Jēzu. Skatieties uzmanīgi. Dāvids ņēma iniciatīvu savās rokās un sacīja, vai ir vēl kāds palicis? Viņi to sauc par Saula namu, jo Sauls bija Jonatāna tēvs, un viņi vienmēr runāja un domāja par paaudzēm. Vai ir vēl kāds pāri palicis no Saula nama? Es tam gribētu Jonatāna dēļ žēlastību parādīt. Tas, kas mums šodien būtu jāsaka, ir Tēvs, vai ir kāds, kam es varu šodien izrādīt labestību Jēzus dēļ? Tā ir tā pati doma. Ne jau, ka būtu kāds, kas ir pelnījis. Dāvids neteica, vai ir kāds, kas būtu pelnījis manu labestību. Viņš tikai sacīja, vai ir kāds, kam es varu palīdzēt un izrādīt laipnību Jonatāna dēļ. Ja jūs vienmēr meklējat iespēju kādam palīdzēt, taču tad skatāties to, kas ir pelnījis jūsu palīdzību, tad jūs esat palaiduši garām pašu ideju. Un Saula namā bija kāds kalps vārdā Ciba. Tas tika aicināts Dāvida priekšā, un ķēniņš viņam jautāja, vai tu esi Ciba? Un viņš atbildēja, jā, tavs kalps. Un ķēniņš jautāja tālāk, vai nav vēl kāds no Saula nama, kam vēl, lai es parādu Dievu žēlastību. Tad Ciba atbildēja ķēniņam, vēl dzīvo Jonatāna dēls, kas ir tizls uz abām kājām. Un kurš tad nav? Taču satveriet to, lai tas labi iesēžas. Citiem vārdiem sakot, Ciba it kā sacīja, viens puika ir palicis, bet varbūt tu nemaz negribēsi viņam palīdzēt, jo viņš ir tizls uz abām kājām. Tam džekam ir problēmas. Nekavējoties Dāvids vaicāja, kur viņš ir. Un Ciba atbildēja, redzi, viņš atrodas Mahīra, Amiela dēla namā Loadebārā. Un tā bija tā vieta, kur tādi cilvēki dzīvoja, Loadebārā. Patiesi necila vieta. Tad ķēniņš Dāvids nosūtīja ļaudis turp un lika to atvest no Loadebāras. Vai tā neizklausās pēc briesmīgas vietas? No Mahīra, Amiela dēla nama, kad Mefibošets, Jonatāna dēls, Saula dēla dēls, nāca pie Dāvida, tad viņš noliecās un metās uz savu vaigu pie zemes, dodams viņam godu, un Dāvids sacīja, Mefibošet, un viņš atbildēja, redzi, šeit ir tavs kalps, un Dāvids viņam sacīja, nebīsties, es tev tiešām parādīšu žēlstību tava tēva Jonatāna dēļ. Dievs tev šodien grib pateikt, ja tu tici Jēzum, es tev izrādīšu labestību, ne tāpēc, ka tu esi to pelnījis, bet es to darīšu Jēzus dēļ. Nu taču. Es to darīšu Jēzus dēļ. Vai jūs zinat, ko nozīmē lūgt Jēzus vārdā? Paplašinātajā Bībelē ir teikts, kad jūs lūdzat Jēzus vārdā, jūs ceļat Dievu priekšā visu, kas Jēzus ir. Jūs nesakat uzklausi un atbild uz manu lūgšanu, jo es esmu bijis labs. Jūs sakat, izdari to Jēzus dēļ. Un Dāvids viņam sacīja, nebīsties, es tev tiešām parādīšu žēlstību tava tēva Jonatāna dēļ, un es tev atdošu. Aleluja!
Dievs tev grib atdot to, ko velns ir nozadzis. Es tev atdošu itin visus tavu vectēva Saula tīrums, bet tev pašam būs ēst maizi patstāvīgi pie mana galda. Bet lūk, kur bija problēma, un viņš paklanījās un sacīja, kas tavs kalps tāds ir, ka tu savu žēlstību parādi mani uzlūkodams, kur es pats esmu līdzīgs beigtam sunim. Lūk arī viņa problēma. Problēma bija tas, ko viņš domāja par sevi. Un viņš domāja, ka tas, ko viņš domā par sevi, ir arī tas pats, ko Dāvids domās par viņu. Kāpēc gan, lai tu palīdzētu tādam kā es? Tad ķēniņš aicināja Saula kalpu Cibu un tam sacīja, visu, kas piederēja Saulam un viņa namam, to es nododu apakai tava agrākā kunga dēlam. Tādēļ tu apstrādā viņam zemi, gan tu pats, gan tavi dēli, gan tavi kalpi, un savāc visu, lai tava agrākā kunga dēla namam būtu diezgan maizes un pietiktu savas barības, bet Mefibošets, tava agrākā kunga dēls, lai ēd maizi patstāvīgi pie mana galda. Bet Cibam bija 15 dēli un 20 kalpi. Tagad ieklausieties šajā, un Ciba sacīja ķēniņam, visu, ko mans kungs un ķēniņš pavēlēs savam kalpam, to tavs kalps darīs. Tā Mefibošets ēda pie Dāvida galda, it kā viņš būtu viens no ķēniņa dēliem, bet Mefibošetam bija mazs dēls vārdā Miha, un visi, kas dzīvoja Cibas namā, tie visi kļuva kalpi Mefibošetam. Tagad skatieties uzmanīgi, un Mefibošets pats dzīvoja Jeruzālemē, jo viņš patstāvīgi ēda pie ķēniņa galda, neskatoties uz to, ka bija tīzlis uz abām kājām. Nu taču, vai jūs to pamanījāt? Jums vairs nav jālodā zem galda uzlasot pabiras. Jūs varat vienkārši piecelties, iesaisties savā krēslā un sēdēt, kā augstdzimušajiem pienākas. Neskatoties uz to, ka jūs zināt, ka jums ir tik daudz problēmas, ka pat nespējat tās saskaitīt. Viss, kas jums jādara, jums ir jābūt godīgiem ar Dievu. Es zinu, ka grēkoju, es zinu, ka pieļauju kļūdas, es gribu būt labs, es gribu rīkoties labāk, palīdzi man. Tu esi mans vienīgais palīgs, es paļaujos tikai uz tevi. Es neko nespēju izdarīt bez tevis, taču es spēju visu kopā ar tevi. Es pieņemu tavu žēlastību. Es pieņemu tavu labestību. Es pieņemu visu, ko tu gribi priekš manis izdarīt. Un tas ir tik labi, jo es apzinos, ka neesmu to pelnījis. Un es teikšu godīgi, ja jūs neesat laimīgi tagad, es vairs nezinu, ko priekš jums izdarīt. Es noslēgšu ar šo raksturvietu. Piecelieties visi kājās. Romiešiem 8:32. Viņš jau savu paša dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? O, jums ir iemesls būt laimīgiem. Jūs esat ceļā uz debesīm, un jūs izbaudīsiet ceļu uz turieni. Āmen. Paceliet rokas. Tēvs, Jēzus vārdā, es svētīšos cilvēkus. Es to daru tavā vārdā. Un tas, ko tu esi svētījis, nevar būt nolādēts. Es viņus svētīju, un es salaužu katru lāsta spēku, kas jebkad ir izskanējis pār viņiem. Katru dzimtas lāstu, katru lāstu, kas nodots caur ģimeni. Es ņemu autoritāti pār visu nešķīstību, kas nākus pret viņiem. Un es svētīju viņus tavā varenajā vārdā, Jēzu. Un es saku, viņi ir svētīti nākot un ejot, un pār viņiem ir labvēlība visur, kur viņi iet. Jēzus vārdā.
Āmen! Es mīlu jūs! Atcerieties, mēs nevaram dot to, kā mums nav. Ir svarīgi, lai mēs iemācītos, kā pieņemt Dieva apžēlošanu un piedošanu. Tad arī mēs spēsim to dot citiem cilvēkiem, kam tas ir vajadzīgs. Tas, kas māk labi pieņemt, kļūs arī par labu devēju, un tas arī padara mūsu dzīvi ikdienā tik ļoti aizraujošu. Šis raidījums ticis apmaksāts pateicoties Džoisas Maieras kalpošanas draugiem un partneriem.